Labrīt! Ja pēdējā laikā esi bijis sociālajos tīklos, tad noteikti esi pamanījis daudzās bildes ar skaistajiem rapšlaukiem. Kaut kā ir sanācis, ka man vēl aizvien nav šāds bildes, tieši tādēļ esmu ieradies Tukumpusē, Bērzāju saimniecībā, atrast viskaistāko rapšu bildi. Oskar, mēs esam saimniecībā, kas ir bioloģiskais zālājs. Un mēs nemeklējam rapšus, bet mēs meklējam aizsargājumus savvaļas augus. Bioloģiskais zālājs ir tāds zālājs, kuru netraucē saimnieciska darbība, kura netraucē cilvēks ar savām ķimikālijām, ar savu aršanu, sēšanu un vispārējo. Bet tomēr tam latvietim, kāds ir tas ieguvums? Es taču te varētu arī rapsi audzēt. Tas ieguvums ir tāds, ka tu atbrauc šeit, ja, klusā, skaistā vasaras rītā ar savu dvielīti pirms jāņem. Izej ārā, un tev ir tīra rasa no taviem raspodiņiem, no tavām retajām sugām, ko tu vari ar dvielīti norīvēties un justies ļoti labi un justies vesels. Ja runā kādreiz par latvietu to dabas bērnu, Astrīda. Astrīda ir blakus definīcijā, bet ne tikai. Lai varētu mazgāties tīrā rasā, pirms 3 gadiem Astrīda pati apmaksāja savu īpašumu izvērtēšanu un uzzināja, ka viņai pieder bioloģisks zālājs. Šāda īpašuma inventarizācija visā Latvijā tagad veiks Dabas aizsardzības pārvalde projektā Dabas skaitīšana. Beidzot visā Latvijā saskaitīs, cik ir dabas. Skaitīs mežus, pļavas, Kāpēc jāskaita? Tāpēc, ka ir braucam, saka, mums tik zaļa tā valsts, mums tur ir tas un tas. Protams, kokiem lapas ir zaļas. Nav runa par to, ka kokiem lapas nobirušas. Cik tās īstās dabīgās dabas Latvijā ir, to vēl neviens nezina. Ir pētījumi par dažādām teritorijām, dažādām vietām, bet visā valstī nezina. Un tagad ir plāns, ka 3 gadu laikā mēs saskaitīsim, cik ir tā īpaši aizsargājamā daba, jeb biotops Latvijā. Ir tā vieta, kur dzīvo tie burvīgi augi, putni, kukaiņi. Un tad varēs tiešām saprast un zināt, cik tad mēs esam bagāti. Man tur ir tā savu saimniecību, man tur ir tā savu pļava. Ko tas man nozīmē, ka jūs tagad skaitīsiet dabu? Fiziski zemniekam nozīmē tas to, ka viņš saņems vēstulīti, kur būs uzrakstīts, kāpēc mēs skaitīsim un kad skaitīsim. Un tad pie zemnieka atnāks eksperts skatīties, kas īsti notiek un paskatīties tos īpašumus. Tas varbūt notikt mežā, pļavās, vienalga, kur būs tā dabiņa. Kad Latvijā daba būs uzskaitīta, visu savākto informāciju varēs aplūkot datubāzē ar nosaukumu Ozols. Informācijas apkopošana vienvieta atvieglos dzīvi ikvienam, kurš nolēms būvēt māju vai ražotni, jo arī līdz šim pirms projekta sākuma bija jānoskaidro, kas aug plānotajā teritorijā. Tikai par šādu ekspertīzi nācās maksāt pašam no savas kabatas. Zemes īpašniekam jūs tagad atbrauksiet, izskaitīsiet un vai tagad nepaziņos slēgtā, liektā teritorija vai kaut kas? Nē, tas nevar notikt. Jebko var aizliegt tikai tad, ja ir jau aizliegums. Ja ir ministru kabineta noteikumi un par kaut ko tādu. Pie īpašnieki vienkārši aizbrauks, saskaitīs. Un bez tam, ja tur ieraudzīs to dabu, tad īpašniekam sūtīs vēl vienu vēstuli un uzrakstīs, ka jums ir ieraudzīts tas un tas. Zemnieki, kuriem ir zālājs, tad tos uzreiz ziņos lauka atbalsta dienestam. Un tie zemnieki varēs dabūt pat naudiņu. Paši nemaksājot ekspertu. Viena no šādiem ekspertiem būs Egija. Viņi varēs atpazīt pēc biezajām mapēm, padusē GPS iekārtas rokās un kaklā iekārta apliecinājumu par to, ka viņa ir eksperta, nevis vienkārši garām gājējs, kurš nolēms pastaigāties pa tavu īpašumu. Un tad mēs meklējam tādas pazīmes, kas liecina, ka šeit ir dabas zālājs. Tas ir ilgstoši apsaimniekots tradicionālām metodēm. Pļauts, ganīts, kaziņas, gotiņas. Jā. Tad, ja mēs redzam... Un te ir balta puķīte. Balta puķīte ir akmeņlauzīte, bet viss tā nozīmīgākā... Kas tad akmeņlauzīte nevienam neinteresē? Kas tad interesē? Interesē, teiksim tā, tas vairums, tās smilgas ir paša pamats, kas tad ir tā pļavā. Un šī, teiksim, ir smaržālīte, kas jau vien liecina, Smaržālīte. Varam pasmaržot un smaržo pēc sieda. Mēs nemeklējam, uzsvēršu aizsargājumās sugas, meklējam, teiksim, parastas pļavu puķes, kuras paliek ar vienu retāk. Smaržālītes. Smaržālīte. Un es visu savu apzinīgo mūžu dzīvoju, es ka tā ir smilga, bet izrādās, ka tā ir smaržālīte. Es arī tagad nodarbojos ar dabas skaitīšanu. Mobilajā telefonā man ir lietotne, kas atpazīstot augus. Tā vismaz pat lietotne apgalvo. Tā, mums ir jāuzņem fotogrāfija.
Man saka, ka tas ir Oenetera speciosa nut. Šoreiz būs kļūdījusies, tā ir. Nē, bet man ir vēl Lepidum draba L. Nav. Nekas no... Nav. Pagaidiet, pilobium nav. Tas būs zeltlūteņiem Solidago. Sālpojies svaigo gaisu, es sēdos mašīnā, lai dotos atpakaļ uz Rīgu. Lai gan mani aizrāva doma par to, ka pēc 3 gadiem mēs beidzot zināsim, cik zaļa tad gal galā ir Latvija, manu galvu nepameta doma par vienu neizdarītu darbu. Bildes rapšu laukā. Un te pēkšņi manam skatam pavērās dzeltenie apvāršņi. Nu, rekā, pa tām